11. maijā nevalstiskā organizācija Patvērums droša māja Liepājā rīkoja informatīvo dienu Riču Raču, kuras ietvaros ikvienam Liepājas reģiona iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties dažādās atraktīvās spēlēs, iepazīt citu valstu kultūru, savukārt ārvalstniekiem bija iespēja uzzināt vairāk par latvisko kultūru vidi un kopā darboties vairākās aktivitāšu studijās, kā arī varēja iegūt informāciju par organizācijām, kuras darbojas Liepājā un Latvijā, lai saliedētu sabiedrību. Lai gan Rīga ir tā pilsēta, kur ir visvairāk iebraucēju, jo tā ir liela pilsēta, tur ir iespējas vairāk atrast sev atbilstošu nodarbību. Tomēr jāsaka, ka arī citās Latvijas pilsētās šādi cilvēki dzīvo, jo viņu iemesls, kāpēc viņi atbrauc uz Latviju, ir piemēram laulības ar citautībnieku, un viņi paliek dzīvot tieši tur, kur viņi dzīvo. Un Liepāja ir viena no tām pilsētām, kur ir diezgan daudz šādu cilvēku, kuri ir iebraukuši Latvijā. Nu, kāpēc gan tikai Rīgā šādus pasākumus rīkot? Cilvēkiem ir jāredz arī to, kas notiek Liepājā. Liepāja ir viena no pilsētām, kur mēs rīkojam pasākumu, kur bija ļoti liels pieprasījums pēc latviešu valodas apmācības, un līdz ar to mūsu mērķis šodien bija savienot tās pilsētas, kurās mūsu projekts notiek. Un Liepāja izvēlēta, protams, ir sava skaistuma dēļ. Daudzi nav Liepājā bijuši, viņi šo te pilsētu grib arī ieraudzīt. Otrs ir tas, ka cilvēki, dzīvojot Latvijā, ārkārtīgi maz zina par īpatnējām Latvijas novada tādām iezīmēm. Un Kurzeme Liepāja ir ļoti skaista pilsēta. Šodien es pirmā reize apskatīju Liepāju, ja mēs atbraucam no Olēniem. Man ļoti patika Liepāja, ja es pirmā reize šeit. Man patika, ka pilsēta ir tīra, es redzēju zēdu, jā. Самое интересное, что мы из Олēņa вырвались в этот город. Pats svarīgākais, ka mēs beidzot izbraucām no Olēnes kaut kur ārpus. Mēs, kā teikt, sevi parādījām un arī citus apskatījām. Šeit mēs ar vairākiem cilvēkiem iepazināmies. Un redziet, arī bērniem šeit ir jautri. Pamatdoma ir tiešām šiem cilvēkiem radīt šo sociālo atbalsta tīklu, jo iepazīstoties vienam ar otru, cilvēki var pēc tam braukt viens pie otru ciemos un būt ne tikai savas tautības tādos sociālajos kontaktos, bet ļoti skaisti ietvert arī jau citās vietās dzīvojušus cilvēkus. 10. maijā notika Rīgas Latviešu biedrības nama Sprīdīšu skolas organizēts pasākums. Vakar notika Sprīdīšu skola sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību, kur mēs runājām par latviešu zīmēm, kur mēs izdejojām lielvārdas jostu, kur mēs to lielvārdas jostu sagatavojām un izzīmējām. Un jāsaka, ka bērni bija ļoti atvērti, jo tās lietas, kas mums liekas, ka latviešiem pašsaprotamas, un mēs redzam, ko nozīmē un zinām, ko nozīmē lielvārdas josta, bērniem bija iespēja to iepazīt. Un faktiski tā pamatlieta ir tā, ka ir ļoti daudz zīmes, kas apvieno daudz tautības. Un daudzām tautībām tās ir pilnīgi vienādas. Jautājums ir, kā viņas tiek zīmētas, kādās krāsās tiek zīmētas un uz kā tiek zīmētas. Ļoti būtiski, ka cilvēku uz šo pasākumu tika aicināti piedalīties kopā ar saviem bērniem. Informatīvā diena Riču Raču, protams, ir ar ļoti dažādu mērķi, un viens no tiem ir sniegt informāciju iebraucējiem par viņiem pieejamiem resursiem. Zālē bija redzami arī mūsu sadarbības partneri Centrs Providus, kas veido šobrīd interaktīvu resursu mājaslapā. Bija redzami arī Rīgas Latviešu biedrībā, arī ar vienu īpašu interneta resursu, jo diezgan daudz lietas šobrīd notiek internetā. Cilvēki ar informāciju diezgan daudz meklē internetā.